Vai tev ir šī spēja ar savu partneri risināt problēmas situācijas? Mūsu dziļās un neapzinātās pārliecības ir mūsu uztveres filtrs. Tas ir tā, kā jūs apskatāt situācijas, cilvēkus, notikumus, kopumā šo pasauli. Ja cilvēkus es uztveru pārākus par sevi, es pats sevī ieslēdzu mazvērtības kompleksu. Viņiem ar to nav nekāds sakars. Sieviete ar savu bļaušanu, zāģēšanu signalizē, kad ir ģimenē problēma, kura jārisina. Tā kā viņa viena pati šo problēmu nespēja atrisināt, viņa sagaida kaut kādu aktīvu iesaistīšanos problēmas risināšanā no sava vīrieša. Savukārt vīrietis uztver, kad mani neciena, mani nedzird, mani nesaprot, un es jūtos mazvērtīgs. Vīrietis sevi ieslēdz vājo, pazemīgo, paklausīgo upuri, kurš grib noņemt no sevīm atbildību. Tātad viņš neuzņemās atbildību par šīs situācijas risināšanu. Tā kā sabiedrība ir uzbūvēta uz meliem, sabiedrībā ir populāri, kad cilvēkam ir jāmaina attieksme, bet te ir tieši pretēji. Jāmainās cilvēkam, kurš jūtās slikti. Tas ir dabīgs process, lai cilvēks varētu pats identificēt savu problēmu. Viņam ir dotas šīs sajūtas. Ja tu jūties slikti, tad tevī ir problēma. Tas tāpat kā, ja jūs iegriežat pirkstā, lai parādās sāpes, sāpes signalizē smadzenēm, apstrādā brūci, aptin, apturi asiņošanas. Tāpat arī, ja jūs iekšā jūtaties slikti, tātad problēma nav tajā, kurš liek jums justies slikti. Problēma ir jūsos, ka jūs jūtaties slikti, un tā signalizē, ka jums visdrīzāk ir kaut kas neatrisināts emocionālajā plānā, un tas ir jāatrisina. Protams, cilvēki ir iemācīti un viņi sagaida, kad viņa trauma tiks apkalpota, bet tas ir tālu no izaugsmes, tālu no veselīgām attiecībām un tālu no veselīgas dzīves uztveres. Jo jūtās slikti tāpēc, kad viņu ir iemācījuši justies slikti. Tāda ir izveidojusies viņa dzīves uztveres karte. Tā kā šiem cilvēkiem ir milzīga trauma no dusmīgiem cilvēkiem, kuri skaļi viņiem kaut ko saka, viņi meklē dzīvē harmoniju. Un katrā situācijā, kur viņu prāt viņi tiek pakļauti ar dusmīgiem cilvēkiem, viņiem nākas mukt, aizstāvēties, bet noteikti situāciju nerisināt. Tāpēc, ka šī trauma neatļaus atrisināt šo situāciju, to, ko signalizē otrs partneris. Otram partnerim galīgi negribās veltīt savu uzmanību, laiku cilvēkam un tērēt vēl savu enerģiju, ja tas cilvēks priekš viņa nebūtu svarīgs. Tāpēc, ja partneris jums signalizē par to, kad ir problēma jūsu attiecībās, jums ir jāstrādā ar sevi, lai jūs to pareizi uztvertu un spētu adekvāti kā pieauguši cilvēki atrisināt šo situāciju.